Sveiks, klausītāji! Es nojaušu, ka tu ar nepacietību esi gaidījis nākamo Tinas Oževičas stāstu par to, kas jūtām patīk. Nu tad šoreiz tev būs iespēja noklausīties par pacietību. Nav nekāds noslēpums, ka pacietībai visvairāk patīk miers. Tikai miers vienmēr nāk kopā ar savu suni, un kur parādās suns, tur vēlāk uzrodas arī prieks, maigums, ziņkārība, gandarījums, aizrautība, nepacietība, pateicība, drosme, uzticība, bezrūpība, mīlestība un draudzība. Pabaro nu tādu baru, nepagūsi neapkārt paskatīties, kad viss zemeņu ievārījums jau būs izēsts. Priekam ir lipīgi vaigi, bezrūpība laiza pirkstus, nepacietība ir aizmigusi, bet aizrautība vēl grabinās ar karoti gar katliņa malām. Un ko pacietība? It neko, viņa vārīs vēl. No ķiršiem, no plūmēm, no avenēm. Ievārījums ir domāts ēšanai, tieši tāpēc jau viņa to taisījusi, uz lēnas uguns maisīdama saldās ogas lielajā katlā. Turklāt pie plaši atvērta loga, lai smarža plūst uz visām pusēm, jo mieram vislabāk patīk ievārījuma smarža. Nu lūk, tu tikko noklausījies, ka pateicoties pacietībai, mēs dodam sev iespēju ļauties citām jūtām, kuras padara mūsu dzīvi krāšņāku un aizraujošāku. Tāpēc es novēlu tev, klausītāji, esi pacietīgāks visā, ko dari.